Sveicieni visiem! Tāds skaists projekts šodien ir pabeigts. Ko lai pastāsta? Viss šoreiz ir baigi glīti. Nav kur piekasīties. Nebeigšu atkārtoties uz žetons celtniekiem. Ir nenormāli patīkami, kad ir plaknes un leņķi un viss ir forši. Ir monstrāli, jūs droši video neredzat, bet šitas te ir 1,25 m. Tik liela laikam vēl nebija taisīt, jo ir 2,90 šķemta griezti ir. Kompaktnieks 3,60 šitas te. Tā liekas, ka virtuve kā virtuve, bet tas ir daudz. Te ir 3 metri un tur ir 4 gandrīz. Un salaidām pat uz 45. Fancy, ekstra fancy viss. Tas mums te bija. Te mums bija atvilkums. Nav nosūcējis jau. Būs ar uz iekšu. Miskasts, foršs miskasts. Nekāda vainīga. Te mums būs, zin kā patīkās tagad šitie visi prikoli. Būs šitāds, tad mums būs arī, šitāds, jau kaut kas jāpieregulē varbūt. Šitāds būs, būvēts skapis ar golu. Jā. Te mums liftiņi, te mums tāds mazais kontrola šāviens līdz otram skapim. Overall viss baigi skaisti ir, nav kaut kur piekasīties. Pat cik izpri ķirkā, tad ielika pleksī ledī, jā. Čik, skaisti tāds ļoti šaurs strīpiņi. Kaut kāds 3000 kelvins, man liekas, tagad tāds dzeltenais visiem ir. Man patīk, tūlīt atnāks arī saimnieki un pateiks, ko viņi par šo visu domā. Un šitam visam monstram otrā pusē ir skapis. Nemazāk milzīgs, kur jau rādīja. Jautājums bija, kāpēc nesakrīt raksts. Nesakrīt tāpēc, ka tad, kad ražos 3-metrīgu laminātu, tad sakratīs. Šobrīd ir šitā. Tā kā sveicieni visiem maijasvētkos, cepam gaļu. Atpūšamies un soli labu laiku. Viss ir sarunāts. Paldies, ka skatījāmies un tiekamies nākamajos projektos. Nākamais būs diezgan drīz Kuldīgā. Pēties Didzim.